Es vienmēr esmu jutusi, ka man ir paredzēts kaut kas īpašs, ka es spēju kaut ko vairāk. Man garlaiko ikdiena, nepriecājos par to, par ko citi leca no sajūsmas. Nu jau vairāk kā gadu eju izaugsmē. Pirmo reizi sajūtu patiesu prieku un mīlestību. Kā lai nezaudē šo apņēmību iet šo ceļu? Nav problēmas ar disciplīnu. Vairāk jautājums, kā lai sabalansē traumu dziedināšanu, dzīves baudīšanu ar ģimenes ikdienu. Pašā sākumā jums ir normāli jāpastrādā un visas pārējās baudiņas paliekam nost. Un tas ir tā, ko es no sirds saku. Ja? Vienkārši sākumā tā ritīgi vajag tās trubas iztīrīt. Un tad, kad tu jūti, ka es jūtu, ka vairums tās smagās sajūtas ir izlādēts un tev reāli tu jutīs tavs ķermenis burtiski vieglāks sāka palikt. Gan fiziski, gan emocionāli tev sāka palikt vieglāk. Ja? Un tu pamani to, ka apkārt cilvēki netrigerē tev vairāk tik daudz, un tu daudz apzinātāk jau dzīvo, tāpēc, ka tu spēji dabūt šo distanci starp notikumu un savu reakciju uz to. Tas nozīmē, ka tavs emocionālais ķermenis būs gan izdziedināts. Nu, un, protams, tad būtu baigi labs brīdis, vairāk un vairāk regulēt to, kad es fokusējos nevis uz traumu izstrādi, bet es fokusējos uz laimes sajūtu. Fokusējos uz to, ko es vēlos. Mēs visu laiku fokusējamies uz to, ko mēs vēlamies, bet savā veidā mēs pirmajā brīdī, ja cilvēks nav strādājis ar savām traumām, ir jāiet iekšā ritīgi un jāmeklē viņas. Tāpēc, kad mēs varam nodarboties ar kaut kādu, es nezinu, kā to nosaukt, bet ir kaut kāda tā pozitīvā psiholoģija, ka tur tā kā, nevajag jau meklēt, es saku, bet ir cilvēki, kuriem vienkārši vajag ar lāpstu pa galvu, lai viņi saprastu, ka reku ir problēma, un viņi mūk tajos lozungos, ka, es jau dzirdēju, tur nevajag tā kā baigi rakņāties, un vēl ko es saku, labi, bet tev tas strādā? Nē, nestrādā. Ja nestrādā, tad ej normāli un roc. Tad tev ir priekšstats, ka dzīve ir grūta, tad ej un roc to dzīvi. Ja? Un tad tā ir tā pieeja. Ja? Bet tad cilvēkiem ir citiem atkal būs savādāk. Tiem, kuriem ir vieglāk tas uztveres, viņiem būs savādāk. Un viņiem tev jāfokusējas vairāk uz tavu pozitīvo mērķi. Katru dienu dari, rīkojies tā, kas vairo tieši tavu pozitīvo rezultātu. Ja? Tā kā, tās pieejas ir abas, bet jāskatās individuāli, kāds jūs esat cilvēks. Man šeit nāk informācija par to, ka, ja jums ir garlaicīgi par tām lietām, kas ir garlaicīgi, ja jums sajūta, ka ir kaut kas īpašs, ir kaut kas liels, un tad aiziet uz to lielo mērķi, kas jums ir interesants. Jā, jums nepatīk mazā smilšu kaste, un tagad iziet un noformulējiet to lielo mērķi. Un tad izmantojiet šīs visas prakses, meditācijas un dziedināšanas, lai atstrādātu blokus, kas jūs traucē sasniegt to mērķi, kur jums ir interesanti. Tāpēc, ka īstenībā jūs gribat dzīvot kaut kādā noteiktā dzīves stilā, šobrīd to nevar izdarīt, un jums ir neinteresanti dzīvot ne tādā stilā. Tad jums ir jāstrādā pie tā, kāpēc jūs nedzīvojat to savu interesanto dzīvi, un izmantojat to dziedināšanu priekš tam, lai jūs nevis tā kā dziedināties, tāpēc, ka tā ir izaugsme un tas tagad ir moderni un visiem tagad ir jādara, tāpēc, lai kaut kā pievilktos jaunajai realitātei, bet ejiet uzreiz uz to mērķi jau, lai ir interesanti, lai ir drives dzīvē, lai jūs darat to, ja? Un prakses izmantojot, jūs saprotat, es šito nevaru dabūt, un tad jūs ejat iekšā dziedināt sevi to, kāpēc jūs to nevarat dabūt, un tad tas process ir jaudīgs, interesants, un tur nav jāapvieno, viņš pats apvienojās.